Pastāst pirmkārt, kāds noskaņojums pirms tik svarīgas spēles? Ļoti labs, es domāju. Esam noskaņojušies spēlē diezgan kaujinieciski, un es domāju, būsim gatavi. Kā izdevās vispār pavadīt tās divas iepriekšējās dienas? Kāds bija tas grafiks? Bija viena brīvdiena iedota, kur bija laiks varbūt satikt ģimeni, un vakardien bija treniņš, tāpēc es domāju, varbūt viens no otra atpūtāmies tajā dienā vienā, bet tas droši vien nāca par labu. Lietuvieši palikuši bez sava galvenā pamatsaspēles vadītāja. Kas ir tas, uz ko jūs video tagad liekat lielākos akcentus? Kas mainījies tieši viņu spēlē varbūt visvairāk? Baigi neliekam uz nevienu akcentu. Droši vien kāds nāks viņu vietā, tāpēc varbūt viņi pamainīs kaut ko savādāk. Tāpēc mums varbūt būs jāadaptējās, bet jāuzspiež ir savu spēli atkal no spēles sākuma, no pirmās minūtes, lai neiet mīnusos. Droši vien būs liels kapiņš, tāpēc jākapājās. Un tev kā spēlētājiem tās spēles pret Lietuvu, tas vienmēr ir kaut kas īpaši principiālāks? Vai? Jā, protams, Baltijas duels, tāpēc droši vien ir tāds lielāka enerģija varbūt uz laukuma un droši vien arī tribīnēs. Un tev arī kā spēlētājiem tas, ka tagad pirms spēles treniņš ir šeit, nevis olimpiskajā vai arēnā, tas kaut ko daudz maina? Vai? Baigi ne, visām komandām tas ir viens un tas pats, arī viņi trenējās šeit vai kaut kur citur ārpus arēnas, tāpēc par to nesūdzos. Super, paldies!